Nāk rudens un meža darba laiks. Kādām lietām jūs iesakat pievērst uzmanību šoruden? Šis rudens varbūt ir īpašs ar to, ka bija ļoti sausa, karsta vasara. Un tāpēc pirmā lieta, tas ir jāapseko egļu audzes, vai tajās nav parādījies egļu 8-zobu izgrausts, kas ļoti bīstams kaitēklis. Un to var arī saprast pēc tā, kā izskatās šie koki, vai tur nav parādījušies egļu stumros tādi mazi caurumiņi. Un otra lieta arī, protams, ir saistīta ar šīs vasaras klimatiskiem apstākļiem, ar sausumu, ar karstumu. Iespējams, ka daudz meža īpašnieki ir pavasarī sastādījuši jaunos kociņus, un rudenī viņi noteikti ir jāapseko. Vai viņi nav iznīkuši, vai nav gājuši bojā. Ja ir bijuši šie jauno audžu bojājumi, tad, protams, ir laicīgi jārezervē jau stādi un mēģina arī tad atjaunot šīs bojātās audzes.